Un tā nu sākās ceļojums uz Oslo. Kā ļoti bieži man sākuma punkts ir Zviedrijas vidus, kur es dzīvoju jau 5 gadus. Jā. Šis ir pirmais ceļojums ilgais ar vilcienu. Kopā ar lai tiktu uz Oslo, aizņem 16 stundas. Un, jā, maziņš izdzīvošanas rokas grāmata, kā izdzīvot vilcienā 16 stundas, principā. Jā, šī ir Kramfors stacija, maziņa pilsētiņa, patiesībā reģiona centrs, bišķiņ. Ceļojumā uz Norvēģiju vienīgais, kas manī satrauc, ir principā pārtikas izmaksas. Pēc atsauksmēm ir dzirdēts ļoti, ļoti daudz kas. Varētu sanākt ļoti dārgi. Tāpēc ir jāaiziet uz veikalu un kaut kas jānopērk ilgākam laikam. Lai tādā veidā kaut bišķiņi ietaupītu budžetu, jo arī apmeklējuma vietas ir diezgan dārgas. Tā kā tā. Mazliet par vilcieniem. Zviedrijā. Tā ir galvenā infrastruktūras sastāvdaļa. Pat cik uz Zviedrija ir kā izstiepta desa, tad ļoti svarīgi ir šī vilciena infrastruktūra. Ļoti attīstīta, ļoti forša, ļoti kvalitatīva. Ja vilcieni pienāk laikā. Ja ziemas laikā ļoti bieži gadās, kā gadās, ir, ka vilcieni kavējās stundu, ir, ka 10 minūtes, bet pat cik es dzīvoju Zviedrijas vidienē, un ja augšas daļā, kur ir ziemeļi ledus dēļ vai kādu negadījumu dēļ, vilciens aizkavējās, šeit viņš pienāk diezgan vēlu. Pāresti viņi pie Stokholmas puses jau piedzen šo laiku. Man ir bijis tā, kad es dodos uz Stokholmu, kaut kādas problēmas ir uz sliedēm, mēs stundu braucam atpakaļ, un tāpat Stokholmā pienākam laikā. Vilcieni traucās nenormāli ātri šeit. Vilcienu kavēšanās izskatās šādi. Pirmais vilciens kavējās 10 minūtes, otrais 5. Bet, lai neatbrauktu pārāk agri uz konkrēto staciju, vienmēr var izsekot līdzi mājaslapā. Transport Google palīdzēs atrast šo mājaslapu, ja ir nepieciešamība. Jo ir gadījies arī atbraukt stundu un pat 2 stundas ātrāk. Ir pagājušas... Labi, nav tik traki. Survival tips. Ja katrā vilcienā ir restorāna vagons, bet gadās, ka viņš ir ciet. Un, ja ļoti sagribās dzert, var laipni paprasīt pavadonim. Viņš iedos pa brīvu ūdeni. Easy peasy. Pam. Te notiek tusiņš. Cilvēki šeit guļ. Tā kā tā. Šis ir guļam vagons. Šeit mums ir gaismas šovs. Un mēs ejam meklēt toaletī. Pilnīgi diskotēka. Un šādi mums izskatās. Vai te ir aizņemts. Šādi izstās toaletē. Pam. Un šādi izstās sežam. Tagad. Šis nav ātri vilciens. Šis nebrauc pāri pa 300 vai 200 km/h, diemžēl. Galvenais parūpēties, lai kājas nesvīst.
Un apav nebojājās, tā nekā visu dienu vēl jānostaigā viņos. Un, jā. Gulēšanas pozas ir dažādas, paveicies, ja var gulēt caur 2 krēsliem vai caur 4, vai vienkārši, kamēr restorāna vagonis ir ciet, var aiziet uz restorāna vagonu pagulēt arī, ja kas. Pirmās 8 stundas novalktas. Gaidam nākamo vilcienu, tikai jautājums, kur. Labu apetīti ar līdzpaņemtām pankūkām, dasām, mērcēm, gurķiem un tā tālāk.